Labrīt visiem! 4. oktobrs, tas ir šodien. Medību sezona, dzinējmedību sezona. Šodien var sākties. Braucam uz Pūres mednieka kluba meža saimniecību. Un skatāmies, kā mums ies šogad. Šogad ir 25-26 sezona. Laižam. Labrīt. Priekšnieka vietnieks atbrauca trešais. Arnis bija pirmais. Priekšniekam pirmajam roku jādod. Jā. Čau, labrīt. Tātad, kas mums ar to miglu šodien ir? Gaidām, kamēr pazūd. Pasties, ko mednieki sadarījuši pavasar. Ārprāts, cik labi viss izskatās. Kad tu ienāc un saproti, ka nu šiten viss notiekās, ja? Būs, ja? Jā, ir. Būs salmiņam, ka kāda akmeņa izlaiž šodien. Forši, uzreiz tāda forši patīkama sajūta. Kā tīrs un, jā, paši novērtējiet, ja? Tiešām ļoti labi. Un viņčas un viss mums te ir iekšā. Tagad tikai banket zāli jāuzlabo, virtuvīt jāuztais un vispār būs viss lielis. Banket zāle ir sen jau kārtīgo, jā? Ko? Kā sakarināti ragi. Nu jau. Tā, pievienot cigneļu. Bosta mums izragos. Oh my God! Jūs paskatieties, kas ir parādījies uz fona! Šodien tu vēl redzēsi no manīm kalīt. Ne tāpēc es tev atšaubu, bet... Velnu rādītājs! Mums ir parādījies velnu rādītājs! Doktor, kā pagāja tev gads? Jā, kur tas tur tā... Labi pagāja gads? Vai nesadalīja? Dzirdēju, jā? Neko nenomedīja. Es vēl nebiju medībās, neko nenomedīju. Es biju medībās. Tu biji, bet neko netrāpīji. Es nešāvu vienkārši. Jā? Es tīksminājos. Nu, labi, ka tev vecums tev vecums kaut kāds sentiments parādās, jā? Tā ir, jā. Stirnīgi vairs nevar nošaut. Vairs nevar, jā? Pārāk, nav maziņi. Cūki tāds pārstīgi to nav žēl, bet pārējais jau palīk žēl. Stirnīgi žēl arī? Man arī, jā, stirnīgi. Mento sentimenti. Nevar. Viņš tik smuks ir un es nevaru nošaut. Varbūt arī nevajag, ne? Nevajag, jā, nevajag, lai dzīvo. Pankociņas aizies uz urā. Tas būs mums, jā. Mednieki jau neguļ, viņi darbojās. Viņi mums pankociņas sagādā un visādi citus labumiņus. Tiņu. Tas dzīvesvietas nemānīšu. Viņš te smoļījās. Smaržīgais. Būs zinājis, jā? Kā? Doktor, bet, Tas ir brīvdienas, tas ir pa brīvdienam, tas nav ikdienas. Stāsts pasaks tā. Nu kā nezinu? Trāpīgais mednieks. Kaini. Pilsētnieki. Zaļi kaut kādi tomāti viņam ir. Viņi skaitās gatavi? Jā. Pasties, zaļi tomāti. Nu, priekšnieks rādīs, kas mums ir. Mums ir priekš meitenēm. Tas ir ļoti labi. Meitenes, uz dzinējmedībām arī jāaicina meitenes, jo tad mums ir, kur viņam toaletes. Un te paskat, kas te notiekās. Te priekšnieks sataisīja grīdu. Lai ūdens būtu tīrs, to viss Jānis, jā, tas viss ir Jāņa. Jāņa roka darbi, jā. Nu, mēlos grieztas Mareks ar dēlu apdīvus attaisīja vēl. Nu, karoči, te vēl vietrauks baltās krāsas, jā, kad Hārnis atvedīs balto krāsu, un tad te viss būs pa skaisto. Viņam paliks vēl kāds. Turpinās, bet esam sagaidījuši dzinējmedību sezonu, kad varam visi kolektīvi. Ar lielu prieku un gandarījumu mēs varam sagaidīt šo dzinējmedību sezonu, jo esam daudz strādājuši. Visi mēs labi saprotam, ka labas, kvalitatīvas un pats galvenais drošas medības sākās ar daudz darba. Pūres medību kolektīvs ir daudz strādājis, medību infrastruktūras uzlabošanā, tornīši, stīgas, bet vislielākās pārmaiņas ir notikušas Pūres mednieku kluba bāzītē, mednieku mājā, jo medījuma pirmapstrādes vieta kolēģi tāda, kā viskaistākajos sapņos nav man rādījies.
Un sirsnīgs pateicība, paldies visiem tiem, kur atraduši laiku tai darbā piedalīties. Bet pats galvenais projekta virzītājs un mūsu kolēģi, pa ko mēs šodien vakarā varēsim pieminēt. Ir Jānis dienas, tad Vinčas. Un beigās tāds rezultāts ir tāds. Un tad vēl, lai nepalikt jaunās sienas dzeltenas, vēl ūdens filtri tika ierīkot. Un grīdas betonēts un apzelžots un mīkstināts ūdens visāds. Un Jānis, sirsnīgs tev paldies par Mēs to ļoti novērtējam un esam pateicīgi viņam, lai mēs tiešām medītu tik labos apstākļos, kā jau es teicu, man kā ilgam bedniekam tas sapņos nav rādījies. Jā, mums arī. Sirsnīgi sveicināti medību dalībnieki Pūras mednieku klubā. Sveiks! Lūdzamies, visi mājticīgi, jo veiksme ir vajadzīga medībās, bez veiksmes nekā. Viņi tai Diānai, nu ne Bēziņa Diānai, ne. Tā mednieku aprūpētāji. Tad no šī brīža jūs sākat atkārtot pēc aiz manis. Mīļā Diāna. Mīļā Diāna. Tu redzi mūsu ceļu šodien. Tu redzi mūsu ceļu šodien. Mēs tev mīlam un tev pielūdzam. Mēs tev mīlam un mēs tev pielūdzam. Esi kopā ar mums šodien un palīdz mums. Esi kopā ar mums šodien un palīdz mums. Mūsu dienišķo medījumu dod mums šodien. Mūsu dienišķo medījumu dod mums šodien. Un neieved mūsu kārdināšanā un atpestīt no ļauna nodoma. Un neieved mūsu kārdināšanā un atpestīt no ļauna nodoma. Medīt nepārdomāt un savainot medījumos dzīvniekus. Medīt nepārdomāt un savainot medījumus dzīvniekus. Piedod mums mūsu garām šaušanu. Un piedod mums mūsu garām šaušanu. Kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem. Viņu garām šaušanu. Mēs piedodam visiem garām šāvējiem. Ejiet ar mieru, esiet drošībā, šaujiet garām. Āmens! Zin kā saka tie makšķernieki? Makšķernieki saka ne asakas, ja? Tātad medniekiem jauns teiciens, ne kaulu. Nu tā sanāk. Tomiņ, kur tu esi? Kili, kur tevis te nav? Ar ko mums braukt tagad, ko? Tomiņ, kas tas tāds ir? Kur busiņš? Kur busiņš? Tu pats var nenākt uz medībā. Atstāj busiku un tad brauc, kur tu zivīs vai kur tu tur esi. Čožene. Mums pirmais masts būs čožene. Un tā kā vecā čoža. Es nezinu, kāpēc viņi tā saucās. Es joprojām nevaru saprast, kā viņi iedod tādus nosaukumus. Šī sezona tūlīt sāksies. Kas sagaida mūs šī sezonā, kas to lai zina, bet mums ir nepatīkamas ziņas, kad beidzot, pēc nezinu cik gadus es šeit 5 esmu, mums ir parādījusies cūku mēra pazīmes, jo 2 cūkas, meža cūkas tika te patās, pat pie pašas mājas, pie mednieku mājas pagalmā viena cūka tika likvidēta un viena turpat aiz ceļa. Tātad mēs esam nonākuši līdz tam momentam, kad mums ir cūku mēris teritorijās. Tā kā es cerēšu uz to, kad... Nu, nē, es necerēšu. Paiet vēl pa kreisi? Droši, vēl pa kreisi paiet, tur aiz līkumu pat bišķiņu. Jā, labi, sapratu. Tātad, jā, nu tas cūku mērs mūs ir sasniedzis un es teiktu tā, tā nav pozitīvā ziņa, Neko darīt, tā notiekās, bet nu kaut kā mums gāja secen, viss tas šitos 5 gadus, cik šeit es esmu, tik mums nekad nav bijis tā, kad, bet nu tagad, rekur, ir jā. Šodien medījumie zvēri tā kā visi, priekšnieks teica, kad cūkas, protams, medījām vairāk, jo nu, ja tas mērķis parādījies, tad ir iespēja to, ka tās meža cūkas jāparetina vairāk. Jo, nu, ja nu viņas saslims, tāpat nomirs un nebūs tātad nekāda jēga no tā īsti. Viss, sākam dzīt. Ieliec gata grupā arī, jā? Aiziet, viss ir sācies. Jā, labi, sapratām, sākam dzīt. Pirmais sauciens mežā. Steigas nav, viss notiksies mierīgi, pārdomāt un lēnām. Ejam. Vai tad ar to atklāšanu tā sirsnīgi. Pirmā māsa.
Jā. Un atkal brienam mežā mēs meklēt, kur ir cūcenes. Pirmais buciņš kaut kur skrien. Cūku guļu vietas ir, reku reku te priekšā. Nu, zvēri ir. Jautājums, vai būs šodien. Zvēri ir, pēdas ir. Tātad izmīdītas takas. Redzēs, kā būs. Taciņas ir, jā. Kā uzdarbojās Nē, vairāk griež pa labi, mēs pie lauka malas jau. Nezinu, pa kuriem dzinējiem tu runā. Nu, kreisā mala ir pie lauka malas, mums ir jāgriež prom uz labo pusi, jāiet uz tā meglēm. Jā, ejiet ritīgi pa labi, neiet pāri pa izcirtumu, bet ejiet tur, kur sākas tās egals un pārējie dzinēji, kas ir labajā pusē, tie visi pagaid pie tā meglēm. Sagaid visu to kreiso malu sagaidiet. Cūku māja. Sieniņš atnes, lai mīkstāks riktīgi te tā bariņš guļ te. Jā, zem eglītes skaisti, jā. Mednieku līnijā, un ja kas, tad ies varbūt tās atpakaļ otrais. Tātad ir brieži 2 gabali, un viņi aizskrējuši mums pa kreisi prom no mums. Tā kā, jā, nu varbūt tās nāksies griezties pēc tam un iet atpakaļ viņiem, bet nu redzēs, ko pieņems kādu lēmumu. Pirmais šāviens kaut kur Ainārs saka. Ir kopīgi šāviens vai kaut kāds? Es gan nedzirdēju. 3 šāvieni bija. 3 šāvieni gātas. Nošana Andres klapai. Aiziet. Tad jau mums ir Vai no Andres, vai no Gats. iespēja, ka būs kaut kas. Tas jau priecētās. 4 šāvieni, bet šeit nevienu nedzirdam. Tad jau uz ragani iet, tad jau Gats klapai. Viens esot, viens briedis esot. Nu labi, vismaz viens. Gatis bija trāpīgais mednieks. Ai! Nu labi, viens tas jau arī ir labi. Čožine mūs nesus ir vienu briedi. Varēja būt 2, bet jābūt trāpīgākiem medniekiem, jo zvēri tur bija. Tā kā vienkārši vajag biežāk braukt, trenēties šaut. Tātad, jā. Justins Bībers uzdarbojies, rekur, opā, pasties sazāģējis tev te okus, bet žēl, ka viņš pie viņam netiek klāt, jo viņi nekrīt tur tā, kā viņš ir iedomājies. Da, smažo pēc dzels un pēc meža cūka, zin tāda smaka, jā. Un bebri te sataistījuši dambīšu vēl riktīgi, jā. Reku te un tur uz priekšu. Jā, nu, atsakot vislabējam. Tēvs! Nav mežcūku šeit. Pagājušajā gadā šāvus nebēt, kāpēc šogad nav? Kas te darās, vai? Kas te darās? Kas tas tāds ir? Te vienkārši čupa kaut kāda ar zemi. Nesaprotam. Sāls kūks. Nav vairs, jā. Bija, jā.
Visi nost. O jā, bet baigas kalns. Tas ir riktīgi viņi te tusē īstā. Un mednieki noslinkojuši nav atraduši jaunu. Ok. Mednieki slinkotāji, dzirdējāt, ja? Paskaties, kas pa kaku jau. Jomai, ko viņš tur ēda? Mega klucis tas Kā ir. var tādu izkakāt? Tas ir lācis laikam. Tas ir tas lācis atnācis. Tā, nu, sālīša nav, jā. Sālīša nav, bet, nu, riktīgi te ir. Viss, jā. Sabumbīts riktīgi. Jā. Blakus mastā. Ņemsim nākošo blakus. Es, Edgars un Ainārs, mēs esam pie mašīnām ar. Mēs ejam ar priekšnieku arī ārā. Beidzam, var ņemties nosīt. Jo, ja... Un tā pa abām pusēm man te buļi 33 gabali. Jā, tādu skatu droši vien sajusti forši. Arnis redzēja tikai vienreiz dzīvē kādus 150 pirms aiz Tukuma apļa pūrs virzienā pa kreisi, kad kalns lejā tur dzelzceļš iet. Un viņi tā viss tas bārs, lielie, mazie, visi pāri tur mežā iekšā. Un es tieši braucu uz šejienu. un domāju, kāpēc viņi nevar atsegļot līdz šitajā pusē? Nē, mums nevajag tik daudz. Nu, kas tā ir pa vietu? Ainārs dzinējs. Ainārs dzinējs. Kāpēc tu smejies pa mani? Kāda es biju mednieks, tagad dzinēju. Ko man tev raudāt par tevi? Ne taisos tas raudāt. Tā, viss ir kārtībā, ja? Jop. Kristīna, kas tur bija? Ragans. Brieži. Viens nost. Tev bija, cik redzēji, 2? Starp mums Agatīm bija 3 kopā. Bet es nezinu, kas tieši. Nu, karoči, viens ir, bet ļoti liels. Ko viņš tur dara? Kaut kāds 2 līnijas jau. Tās ir tie pirmrindnieki, jos pa priekšu jāsauc. Iestājies kaut. Viņam latviešu valodā. Nē, viņš pēc tādu franču mednieku izskatās. Vīna glāze vajag. Rūteni žaketi vajag. Jā. Un ar manējo kavluku viņam jābrauc ar Renault. Uz Renault stūmas biksītes, nevis pa laikam. Tā, davai šāvēs solis priekš. Šāvēji vai šāvējs. Kā rācijās teica, brieži aizskrējuši apakšā. Tas uz to izcitu viņa aizskrēja. Pa kreisi. Izcir tu kā bīko, kas gāja pāri, es redzēju kreisā. Es domāju, ka viņi ies uz depenu. Nē, beigās. Aleksandrs neredzēja? Viņi jau iznāca tev taču pa krustu. Nu, aiz uzkalns, jau neredzēja precīzi, kur viņi iznāca. Nu, skatos, nāk 3 gabali, un tad pirmie 2 baigās šusē. Tas viens tāds lēnāk aizmugurēm pīsēt. Domāju, nu tad 4 reiz izšāva, nokrita tā pudurī. Un tad tik redzēja, ka lēnām ieskadarēja iekšā ar asini. Nu, 2 reiz taču viņam trāpīja. 4 reiz šāva. Asini ir daudz. Nu, redzēs. Jāiet, jāskatās. Bet nu, špīsers, jā, tāds. Nu, jā, redz, plānu maiņu. Jā, Tādā orientēt, jāskatās. tie 2 aizgāja, jā, tie aizgāja tuvāk šitam te līdzi. Ragana, tas ir tāds liels, Raganas masts ir, viss šitas te. Nu, galīgi lēnām tā, ka... Vispār jau mēs bišķi pamazā esam priekš Raganas, bet, nu, ja jau ir iegājis, tad jau droši vien, ka mēģinās. No kukurūza lauks priekšā ir. Pilnīgi jū. Atkal zvēra smaka. O. Jā. Jūt zvēra smaka. Arī smako. Nu ko, nāk meža cūkas pakaļ kukurūziņām. Tūlīt mēs uztīrīsim kukurūzi. Un tur uz priekšu apkārt ejam. Kukurūzis. Gaidām. Jūs varat sākt, ja jūs esat vietā. O, mēs varam sākt. Dzinēji, sākam. Te bija tāda laba aizaugusi, bet te ir itīgi paritināts ir. Jā, tiešām te ir izritinājuši mežu. Pareizajā laikā un pareizajā vietā nonāca. Skatāties, kas ārnim būs. Pasautais briedis, vajag lēnām iet man pa priekšu. Skatāties. Pat tie, kas redzamā live location grupā,
kad es eju pa pēdu tagad tam briedim, un viņš mums iet pa priekšu pēc briedim. Ko Arnes atrada sev radziņu un ejam iekšā. Radziņu atstājam Andrejam. Dakters paņems, pēc tam pārbaudīs, kādu ētību sastāv šis raks. Jā, nu mēs turpinam, jā. Vēl viens kauls kaut kāds. Šodien man kādu kaulu diena. Uzkarināšu te. Te ir vēl viens kauls. Tā. Paskat kā meža cūkas saliek savu sieniņu, jā? Smuki, čupiņā. Un te guļ. Zvērs tomēr. Nu, nav muļķis zvērs, nav. Zvēram ir kaut kāds fīčs, jā. Un pasties, cik skaisti. Raganai beigusies. Un špīsera drāma ir atrisināta. Špīsers ir dabūts. Nu, vismaz tas ir prieciņš, jā. Nu, tāds viens ir, jā. Mazais špīserīts, jā. Neko. Atjaunotajā mājā pirmais zvērs no dzinējmedībām. Un tas ir špīsers. Super. Dārsties, kad ir tāds Saļavāno zem, tad ir robežā tieši. Tur par tālu var šaut, jā. Mēsīgs. Mīksmīsīgs. Jā, viņš vairs tirnas tā kā negrib baigi medīt, šaut nevar Ja teikt galīgi medīt. badīs kādu nost, tad jau būs tad, jānomedī. Nu, tad ir, jā. Tā sakot, mēs uzdevām uzdevumu doktoriem, ja nāk uz šeien zvēri, tad ņemt vismaz vienu. Vismaz vienu. Tur skrēja 3, paņēma vienu. Nu, ar grūtībām, es teiktu, tas špīsers nāca tādā drāmā kā ārprāts. Pēc tam jau vajadzēs pastāstīšu, bet, gan jau, kad uz zvēriem tas jau, Jā, pret medījumu jāizturas ar cieņu. Jā, saprotiet, cienam, mēs medījam, jā, mums tas ir tā kā dabā, bet arī citi medīja. Gulbis, jau domāju, sāk dzīt. Zoši, sāk dzīt, kamēr viņi nostāsies. Labi, dakters ietur. Šaujam garām čortu. Ne kaulu jāsaka. Jauns teiciens, ne kaulu. Ja? Starp citu, Arnis saprata, ka vajag ieviest jaunu teicienu. Ir ne asakas, ir, kad ej zivīs, ja? Nu ko tad medībās mēs varam teikt ne kaulu. Ne kaulu nevienam, ne kaulu. Jā, šitā cūkas noberzējuši koku. Paskata. Jā. Skaisti. Tikko viens šāviens blakus bija. Iedevu pātrinājumu garām. Pa lapsu šā. Nu labi. Šāviens pa lapsu. Labi. Kaut kas maziņš. Nezinu kas. Nemāku noteikt. Tā kā, ja jūs varat noteikt, kam tas galvas kausiņš, tad rakst komentārā, kam pieder šīs. Es nevaru tā pateikt. Neticam, meža zemenes zied. Ne jau vienam, te reku vesela pļaviņa ar meža zemenē. Nu tā, nedaudz mums te ir tas ritms sagājis tāds, ka meža zemenes zied. Jā. Pasaule griežās uz visām pusēm. Un kur ta pūrē ieiet bez ābolīšiem? Kaut kādiem. Zinēja vēl cenu vai jau ir ārā izgājis? Izskatās kā ārā ir lielākā daļa. Tad ir franču astes zigzags man te sanāk. Ložņā bitīt matos. O!
Tas ir krustķēslis. Jā. Nu ko, es domāju, ka šis pēdējais mazs, bet kas to lai zina, varbūt vēl kaut ko no lidlauka tur paņems. Bet, nu, nav skaņas, nav dzirdams šāvieni vai kaut kāda rācijā kustība. Es domāju, ka zvēri šeit nav. Iemesls, kas to lai zina? Neviens nezin, kāpēc viņi kaut kur ir. Varbūt viņi te ir skraidi par riņķu un māna mani. Es nezinu. Bet, nu, pastaigājos tā zigzagā. Jā. Tas nav džips. Jā, bet tā ir piekaba. Nu, piekabēm jāuzmanās, jo var izkrist vienkārši ārā. Viņi neturās, var arī izkrist uz priekšu un zem piekabas liekt. Karoči, visas problēmas ir ar tām piekabēm. Viņam atspērs. Pēdējo reizi kažokā, kad mēs nācām lejā, mēs vēl nebijām tikuši līdz līnijai un jau šāva, jo cūkas skrēja jau pāri laukam. Nu, šodien baigais vējš tāds pūš un skaļi diezgan. Tā kā, nu, skatīsimies, kas mums būs ar šito kažoku. Vienmēr bija. Nu, vai būs šodien? Nu, redzēs, būs vai nebūs. Nu, ko, starts ir iedots, aiziet pēdējais mazs šodien. Un skatīsimies, kas mums tur no tā būs. Ir kā laiks sauss, zeme sausa, mežā ūdens nav. Tā kā pastaiga šodien bija laba. Es pat teiktu veiksmīga. Jo viens špīserīts mums ir. Nu, laimē jau daudz nevajag, ja? Varēja būt arī stirnas, bet tā kā kopīgi nolēma, kad, nu, ko mēs tās mazās stirniņas tur ņems un tramdīs, tā kā, lai skraida apkārt, jā. Nu, lūk, jā. Nu, ko? Ejam, skatāmies, kas mums tur beigās sanāks. Un tad jau finišēsim ar kādu jauku skatu. Jo šodien mums ir sezonas atklāšana un grafiks jau salikts un varēsim darboties. Paldies, kad skatāties. Spiežam patīk, ja patīk. Ja nepatīk, nespiežam patīk. Jo vajag, ja patīk. Un tiekamies mežos, tiekamies jebkurā vietā. Jā, viss skaisti, ejam. Nu, nezinu kāpēc, bet te tādas maizes čupiņas ir izbērts. Es nezinu. Varbūt cilvēks, bet es nezinu, varbūt zvērs atnesis. Nu, tā interesanti, jā. Nav skaidrs šis moments, kā nonāk tādas čupiņas te mežā nekurienē. Nu, labi, kā tā ir. Viena stirna. Bet visticamāk neviens pa viņu nešaus un tā viņa arī paliks skrienot pa mežu. Es redzu jau finišu un nav nekas izskrējis, šāvienu nekādu nebija. Tad ar šo arī, tā teikt, pirmā dzinējmedību diena no šīs sezonas ir beigusies. Rezultāti ir, zvāri ir redzēti, bet... Divi dzinēji ir laukā. Jā. Nu, pārējie arī tūlīt būs priekšniekā ārā. Esam jau pie finišiem. Uz kuru labāk ir uz to leķinieku vai uz to keramisko? Šito, ja? Abi viņi grauji pa tukšo. Tev vajag uz galvu nolikt, nevis rokas. Tev vecīt atspied pret galvu. Tur jau mēs Kad acēja vajag priekš steigas, mums ir 3 šķērlītes. Nē, tas tukšo.
Viņš jau paskrēja. Šitas ir Tas ir gājis cauri šitā drošam. piedzīvojums pīsers. Tātad katri svētki vienmēr nonāk līdz svētku galvam. Mielas. Nu, karoči, mums ir svētku mielas. Svētku mielas tu gatavo pats priekšnieks, bet paldies Sandijam, viņš laikam samarinēja to visu, sagatavoja. Mums atliek tikai papriku uzcept un gaļu uzcept. Iemest katlā, es nezinu, tur zupa būs vai... Pašmorē. Višķiņ, jā. Un... Būs mērtīt ar pēļu grūbiņā. Jā, priekšnieks saka ar grūbām. Nav slikti. Pēļu. Jā, pērlēm, jā. Tātad ar pēļu grūbām. Izskatās garšīgi. Paprika nē, bet gaļa izskatās garšīgi. Arī sēdīs gaļa. Paldies, ka noskaties, paldies, ka piedalījies, paldies, un nu tiekamies, kad tiekamies. Ne kaulu jums, ne kaulu.